Latvijas kopainā pasaules mūzikas festivāls patiesībā šobrīd ir vienīgais, kas dod tādu iespēju pasaules mūziku, vai sauksim to par etnisko mūziku, ieraudzīt daudzpusīgi. Jo mēs mēģinām rādīt arī šīs dokumentālās filmas par dažādām tradīcijām, tad ir iespēja arī izzinoši pavadīt laiku. Tad mēs cenšamies, mums pāris reizes tas jau ir ļoti labi izdevies, es ceru, ka tas arī turpmāk varētu realizēties, tomēr piedāvāt kaut kādus arī ēdienus etniskos, lai tu sajūti arī tādu labu, tīri garšu, ja, šīs zemes vai tradīcijas kaut kādas. Un tad arī šis, ka mēs mēģinām rādīt dažādas amplitūdas, kādā veidā pasaules mūzika šodien pasaulē dzīvo. Mēs pašas meklējam, kad mēs īpaši meklējam kādu grupu, jo mēs jūtam, tāda mums ir, pieņemsim, tradicionāli ir kaut kas ļoti košs, eksotisks. Varbūt tajā gadā gribās vēl kaut ko tādu ļoti māksliniecisku, smalku, jo mēs mēģinām pārklāt amplitūdu, lai būtu gan tādam ļoti lielam gardēdim, kurš meklē kaut ko ļoti izsmalcinātu, un lai būtu arī tādam, kurš pasaules mūziku uztver mazliet virspusē, viņam varbūt vajag tikai krāsu, siltumu, labu sajūtu. Un tad, ja mēs jūtam, ka kāda no šīm šķautnēm netiek īsti atspogļota, tad mēs meklējam īpaši. Grupa Antiki Suoni no Itālijas. Viņa pārstāv atkal vienu nelielu tradīciju, tā ir Sicīlija, un viņi ļoti rūpīgi kopj savas zemes tradīcijas. Tādēļ mums šķita ļoti būtiski paņemt šo tradicionālo pusi. My name is Tal. My main hobby is traveling around the world.
Everywhere I go, I'm trying to collect a local musical instrument, to learn a song or even two in the local language, such as Tāls Kravits no Itālijas ir cilvēks, kuru savukārt mums piedāvāja Izraēlas vēstniecība, un šī bija ļoti cilvēciska izvēle, jo vispirms mums viņš patika pašām tīri cilvēciski. Viņš ir ārkārtīgi laipns, atvērts, sirsnīgs cilvēks, un paralēli tam viņš ir arī ļoti zinātkārs cilvēks. Tāls darbojās mūzikas akadēmijā ar studentiem. Viņš viņiem mācīja gan izraēļu dziesmas, gan arī dažas afrikāņu tautas dziesmas, jo Āfrika ir viņa otrā lielā mīlestība pēc Papua Jaungvinējas. Un es domāju, ka studenti un arī klausītāji koncertā visvairāk varēja sajust un uztvert un varbūt arī kaut ko pārņemt no viņa tīri tādas skatuviskā šarma pievilcības, jo viņš visu dara ar milzīgu aizrautību, ar milzīgu smaidu. Viņš ir ļoti, ļoti sirsnīgs un labvēlīgs. Un man šķiet, ka tas ir tas, ko arī mums vajadzētu varbūt pamācīties, kā uz skatuves parādīt dažādas lietas. Tīri tādu, jā, viņš izmanto šovu, šī vārda labā nozīmē, tas ir šovs, ko viņš dara, bet es skatījos arī vienu koncertu, ko viņš vadīja Izrēlā kopā ar bulgāru dziedātāju. Viņš tur arī darbojas kā atspere, visu laiku kā uzvilkts no vienas puses uz otru, te viņš samīļo dziedātāju, te viņš pats dzied, te viņš kaut ko apsien ap kāju, un patiesībā tu esi noskatījies gandrīz stundu priekšnesumu, un tev nevienu brīdi nav bijis garlaicīgi. Man šķiet, ka tā ir tāda skola, kā mums uz skatuves vajadzētu rādīt. Grupa Puerto Flamenco no Spānijas, no flamenco sirds, no Seviljas, no Triānas rajona Seviljām, kas ir flamenko, varētu teikt, no tāds pats epicentrs šajā novadā. Viņi ir ārkārtīgi ekspansīvi, ugunīgi, un tajā pašā laikā, kaut arī dejotāji nav tīrasiņu spānieti, viņa nāk no Maltas, bet viņa šai tradīcijā ir iegājusi ļoti dziļi. Viņa iegājas tik dziļi, kā var veidot jau šobrīd pati savu dejas veidu, dejas stilu, un pārējie mūziķi arī visi ir vienkārši izcili. Man šķiet, cilvēkiem kaut kas tāds ir nepieciešams. Jo labi, ir klasiskā mūzika, ir džess, ir rock mūzika, bet pasaules mūzika tas arī ir savs lauciņš, sava niša, un man šķiet, ka cilvēkiem tas ir arvien vairāk vajadzīgs. Mēs to jūtam pēc klausītājiem. Man bija prieks šī gada festivālā, ka flamenko grupa, kas bija pēdējā, ka klausītāji mierīgi sagaidītās 2 stundas, Latvijas klausītājiem 2 stundas, tā ir gandrīz vai maksimālā robeža, cik viņš var nosēdēt koncertā no 2,5. Un šeit koncerts beidzās atkal apmēram pēc 3 stundām, un visi sēdēja mierīgi, un tur izgāja varbūt daži cilvēki ārā. Tā kā man šķiet, ka cilvēkiem tas ir vajadzīgs, man ir tāda sajūta.
Sa
Rucciaia, dari dari da, dari dari dai, dari dari ha ha, dari 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 dai, dari dari dai da. Saltio madre dossado, steriamo cesso, e chi ciò si pare sciamarro, non lasciava rucciaia, dari dari da, dari dari dai, dari 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 dai, dari 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 dai. Dari dari dai da, ha 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 ha, amo davai. Dari 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 dai, dari dari dai da, dari 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 dai, dari dari dari, hey gulajem, dari dari da, hey. Opa kopa pribliży, uwyżnęłому sadu, ci nie wyjdzie dziewczynonka, rano racyło podumał sarajstwa, i grolne czorniałe dziewczyny sadu, ja wypała malu sarajstwa, i grolne czorniałe dziewczyny sadu, ja wypała. Wyszła, wyszła dziewczynonka, rano rańcy podubrać, a za neją pozacienko, lege konie napływać Marusia raz, dwa, klikały na czorniałe dziewczyny sadu, ja wygrywała Marusia raz, dwa, klikały na czorniałe dziewczyny sadu, ja wygrywała. Ой, то ж не зязюля, то родная мати, яна прилетела, дочку. Man ir liels prieks paziņot, ka šogad arī notiek Baltkrievu kultūras nedēļa. Un nedēļa notiek no 13. līdz 21. līdz 23. oktobrim. Pasākumu ir daudz. Katru dienu ir prezentācija skolēniem, vai tu pazīsti savu kaimiņu. И вот она, Беларусь. Что это такое? Пожалуйста. Это карта Беларуси. Это контур, абсолютно верно, да? Это контур Беларуси. Еще белорусов называют бульбаши, слышали? Потому что бульба по-белорусски это картофель. И что это такое? Вкусно. Да я только назвала, что очень вкусно. А кто знает? Драники. Слышали такое слово? Да, конечно. А почему драники? Потому что надо драть, тереть. То есть тереть по-белорусски это драть. То есть нужно картошку натереть, сделать большую работу, а потом только лишь уже, конечно, пожарить и вкусно съесть. Это национальное блюдо, и если мы когда-то говорим о национальной кухне, сразу первое, что на ум приходит, это драники. Vakar mums notika izstādes atklāšana un literārais vakars. Vasilija Bikovs, dzīve un daļrade. Mēs katru gadu cenšamies paņemt kādu slavenu cilvēku, rakstnieku, mākslinieku, lai pastāstītu sabiedrībai, ka ir izcilie cilvēki, kuri dzīvo vai dzīvoja Baltkrievijā un sniedza lielu ieguldījumu ne tikai Baltkrievijai, bet arī visai pasaulē. Ja mēs runāsim par Baltkrieviem, viņi ir atverta dvēsele. Vienmēr cenšas palīdzēt, uzklausīt. Man liekas, ka viņi atdos pēdējo, lai tikai ciemiņam būtu labi. Šogad mums būs jau 3 gadiņi, un katrs cilvēks meklē sev to, kas viņam pietrūkst dzīvē. Un nākot uz mūsu biedrību, cilvēks cenšas vai liederīgi pavadīt savu brīvo laiku, vai vienkārši, lai viņam būtu iespēja parunāt savā dzimtajā valodā, pieskarties pie kultūras, literatūras. Un arī ļoti svarīgi ir
nodot ziņas par savu dzimteni arī saviem mazbērniem, bērniem. Jo, protams, mazbērni droši vien arī nebija vēl Baltkrievija, un viņam tās valstis ir sveša. Un šeit ir tāda iespēja iepazīties dziļāk, uzzināt par tradīcijām, par kultūru, par literatūru. Un mūsu biedrība ir apmēram 54 cilvēki, mazākajiem ir 3 gadiņi un vecākajiem 82. Vecums ir atšķirīgs, bet katram ir iespēja saņemt to, kāpēc viņš atnāca biedrībā. No sākumā mēs bijām 4 cilvēki, tagad mēs esam 5, jo sastāvs mazliet mainījies. Mēs iedām Baltkrievu tautas dziesmas vai dziesmas slavenu Baltkrievu komponistu. Es vienkārši redzu, ka šis ansamblis ir vajadzīgs ne tikai mūsu biedrībai, bet arī Jelgavniekiem. Kopumā ir Jelgava dzīvo ap 6000 Baltkrievu. Protams, ne visi ir aktīvie, un tāpēc varbūt tas skaits tomēr atšķiras 6054 cilvēki. Bet cilvēks ir individuāls, un ja kādam gribas kaut ko darīt sabiedrības labumu, bet otram nē, tad viņš vienkārši piedalās pasākumus, nāk kā skatītājs. Vecākie cilvēki, viņiem tomēr ir tāda nostalģija. Viņam gribas biežāk braukt uz Baltkrieviju, bet vai materiālas apstākļu dēļ, vai vienkārši veselības grūtības viņi nevar tik bieži būt, un tad viņiem patīkami būt kaut uz mirklī uz Baltkrievu saliņa šeit Jelgavā. Un ļoti patīkami, kad vienkārši satiek cilvēkus uz ielas, un viņi saka, es jau pierakstīju, ka jums ir koncerts, mēs būsim obligāti visi. Un auditorija ir dažāda arī. Ir arī jaunieši, kuri droši vien atnāca kopā ar saviem vecākiem vai vecākiem. Un arī cilvēki gados, jo gandrīz katra dziesma atgādina par jaunību, par to laiku. Un, ja mēs ar savu koncertu varam uzdevināt cilvēkam kaut mazliet laimi, tad to ir vērts darīt. Protams, ka Baltkrievija ir tie cilvēki, kuri svin tradicionālas tradīcijas, kas notiek arī Latvijā. Es teikšu, ka mēs vienmēr cenšamies visas biedrības un arī Baltkrievu atzīmēt 18. novembrī. Jo tas ir ļoti svarīgi. Piemēram, mans vīrs ir arī latvietis, es esmu baltkrievite, mūsu bērni ir latvieši. Es nevaru teikt, ka vai mūsu pilsēta, vai mūsu valsts ir slikts, jo kā es uzdrošinājos to pateikt saviem bērniem, ka jūsu dzimtene ir slikta? Ko tad es jau no bērnības audzināšu? Un ko es viņam pēc tam pateikšu? Un viņi pēc tam man pateiks, kāpēc vispār mūsu dzimte ir tādas slikta vai kāpēc? Tāpēc es cenšos, lai tradīcijas gan latviešu, gan baltkrievu, piemēram, mūsu ģimenē tiek saglabāti. Как запела душа, как запела. Ой, ты, милый, веселися, ой, ты, милый, веселися, веселись, веселись, веселися, веселись, веселись, веселися.
Mēs svinam gan katoļu Ziemassvētkus, gan pareizticīgus. Mēs zinām, kas ir līko, mēs zinām, kas ir kupaļi, Ivan Kupala, jo svētki ir gandrīz tie paši. Mainās tikai nosaukumi, bet tradīcijas jau no seniem laikiem gandrīz tie paši. Es vienmēr lepos par to, ka es esmu baltkrieviete, un man ir tāda iespēja teikt to skaļi, jo nevienam nav aizliegts teikt, ka viņš ir citas tautības nekā varbūt, teiksim, pastāvīgi iedzīvotāji Latvijas. Es esmu piedzimusi Baltkrievijā, un kad man palika 10 gadi ģimene, mūsu ģimene pārceļas uz Latviju. Tagad viss bija viens valsts tajā laikā. Un tāpēc mēs arī pārceļamies īstenībā 30 km no manas dzimtas vietas. Un kad Latvija palika neatkarīga, mēs palikam arī šeit. Bet mums pat nebija šaubas, ka mēs braucam atpakaļ vai kā, jo šeit bija visi apstākļi, lai dzīvot labi. Tad no tā laika es esmu šeit Latvijā. Tas bija, es esmu pati no Vitebska apgabalā Verhnedvinska rajona, ir tāda maza pilsētiņa Asveja, vēl ezers ir tāds Asveja. Un mēs pārceļamies uz Krāslavas rajonu, Ķepavas pagasts, un ciematiņš ir Ņīkšani. Tas ir tuvu pie robežas, jo īstenībā mūsu zeme beidzas, un tur bija jau redzama Baltkrievija, tā kā tie paši krūmi, tikai robežas jau bija.